Juliet Kilo, this is Kilo Echo. Radio check. Kilo Echo, this is Juliet Kilo. Loud and clear. Es domāju, ka šajā saulainajā laikā būtu laiks pateikt maģiskos vārdus. Sveicināt redzījumā uz meža takas. Vai šos? Tieši tā. Laiciņš izcils, 0 grādi. Nokritis pirmais mazais sniedziņš. Kādas sajūtas? Man šķiet, džentelmeņiem ir īstais laiks doties uz ziemeļiem, kur alnīts ir traknāks un briedīts ir leknāks. Aidā, laižam! Kādreiz domāju, tur vajag ielikt vienu lamatu. Tas jau tā kā alnīts. Tas ir alnis. Tas ir viņš. Alnis, bebris, brieži. Visi vienkopas. Visiem patīk ūdens. Mēs šobrīd ieliksim lamatus. Te ir ezers tur uz priekšu, ļoti glīts. Un šī tāda maza upīte tek no viņa ārā. Un te ir iemetusies iekšā, kā saka vīri, kārtīgi ģimene, kārtīgi darbinieki. Un te nopludina visu to apakšu. Redz, arī ir kāda sistēma. Bebris peld cauri, bams, pa ūsiņām un nomedzīts. Šis darīts. Kārtīgi pastrādājuši. Ir svarīgi, lai viņš arī tā neļurkājās. To starp atspēri citreiz iespraužu. Vēl jāpiesien. Forši šādu veidu atbraucot uz medībām, principā vēl neesam iekārtojušies kempā, bet 2 labie darbi ir izdarīti. Attiecīgi plāniņš ir no rīta iet uz pieiešanu medīt, vakarā pasēdēt, fotokameras mežā, dzīvnieku kustība laba un nākt pārbaudīt, kas te ir nocies. Yes, vienkārši 3 dieniņas romantiski pamedīt. Mājas, mīļās mājas. Lūk, tā arī izskatās džentelmeņa komplektiņš, kad grib minimalistiski atbraukt uz mežu 3 dienas padzīvot hamokā, tad tas viss, kas tev vajadzīgs. Šis kungi būs mūsu galvenais aksesvārs. Tējas? Vienmēr siltā ugunskura tēja. Šo sānu svarīgi nostiept un tad sakot līdz vēja virzienā. Šobrīd vēl ir ziemelis. Šobrīd pēc teorijas ir pilnībā nepareizi uzlikts stends, jo iekšā veidojas tunelis. Bet vakarā sola rietumvēju. Tad vajadzētu būt perfekti. Būs sānā vējiņš. Šī ir Latvijas valsts mežu iekopta vieta. Un vispār gribās pateikt cepuri nost par tām vietām, kur ir sakopuši viņi. Un šādā te foršā līmenī uztur ugunskura vieta, galdiņš. Nezinu, kam paldies jāsaka par sagatavoto malku, bet paldies. Ļoti noderīgi tikko atbraucot. Arī mēģināsim atstāt nākošajiem, lai būtu normāla rezerve. Šitā būs ātrā recepte. Saucās Ziemeļamerikas kauboju special. Gatavots tikai uz uguns. Un šeit arī kaut kas ļoti svarīgs ingredients. No mūsu drauga Gintara. Edzi, Latvijā audzēti maziņi skaistulīši. Ļoti nešpetni, jābūt tā, kā teikt, ar mēru. Tā ir adžika.
konservas medījumi, sīpoli, pupiņas, adžika. Viss. Jāpagriež plītiņu ar uz trīnieku bišķiņu tagad no divnieciņa. Tā, džentelmeņi, pirmās vakariņas mūsu fēnajā braucienā. Laikapstākļi vienkārši ideāli. Saliņš paspiedīs tos dzīvniekus bišķi ārā no purviem. Jā, tas viens. Ja kaut kāda nokrišņa būs, tad tas būs sniedziņš. Svaigs sniedziņš. Vajadzētu būt šonakt. Mēs kāds -2 varētu būt tagad, ne? -2, -3 kaut kas tāds ir. Vēl jau arī. Šodien jau bija laba kustība. Tas saliņš arī piespiedīs viņus vēl pie Barotavām tuvāk. Es domāju, rītā iesim apgaitiņā. Papētīsim svaigās pēdas. Akcents jau uz alnu tomēr. Alni, jā. Nu tā mūsu šīs dienas stāsts nebeidzās tikai ar lamatu ielikšanu. Uzbūvējām fēnu nometni, pat maziņas vakariņas pagatavojām. Un tad modernās tehnoloģijas. Kamera mums te Barotava, turnīca ir. Atnāca ziņa, kad vairākas meža cūkas 6 bija. Jā. Kas mums atlika? Bija jāiet. Sadējāmies rokās, jā, kā teikt, un gājām, uzkāpām turnītī augšā. Pa kraukšķo sniegu. Jā, diezgan skaļi bija pieiešana. Šeit gan mežā forši jau Tā ir tās. labs, jā. Pa ceļu lavījāmies klāt kaut kādu stundu gandrīz vai, kamēr vēl turnītī tinī kraukšķošajā bija jāuzkāpj augšā. Paldies par sadarbību. Paldies. Un tagad rūkši labi nāk uz Barotavu. Tā, cik viņas kādu stundu arī ēd, vai ne? Nu, mēs, kad viņi stundu gājām klāt, apmēram tā arī bija. Gājām klāt, jā. Jā. Forši, nu, Superīgi. tagad nodīrāt, paņemt asins analīzi, paņemt trihnolozes analīzi, to visu aizvest bioram, Jā. sagaidīt rezultātus un tikai tad varēsim likt uz galda. Jā. Tās tas process. Tā, pietur vannu. Smuka mamīte, ko es 3 gadīgi izskatās. Bet labi, ka ir vannīt. Tagad ir tāda cīņa, reku. Aiziet. Ieliekam. Smaga klausies, ne? Aha. Kaut kas tur ir. Jā, mēs rokturim liekam iekšā. Neaizmirst par muguru. 3, 2, 1, aiziet. Tieši dar tavu džipam, ne? Perfekti. Ideāls izmērs. Jā, tu esi labi izvēlējies. Skasta. Spēka brokastis. Tikai labākajiem. Pam. Lūdzu. Tāds garais rīts mums šeit kempā. Kamēr uguns, kamēr garās brokastis. Bet laikam tas lielākais baudījums ir visā tenī, ka var šitā sakārtoties un iziet no nometnes pa taisno medībās. Šobrīd dienas īsts un dzīvnieks kustās labi arī dienas tādā gaišajā laikā. Paiesim, paskatīsim alni. Bet re, kur, kā piemērs, diezgan labs komplekts staigāšanai, jo, ja tās ir stundas, tad bieži vien to ierodas tā kā apnīkās staipīt, nesāt rokās, arī nav vajadzība lielā gabalējama. Tad ir dažādi veidi palīgi ierīces. Šitā Somija man vēl ir no loku medību laikiem, arī loku te var iestiprināt. Un tad, kad ir vajadzīgā situācija,
Tad seķeri ieroci, kur ir tāda sprādzīta. Principā viņi vienīgi atbrīvo ieroci, un tu jau tiec pie viņa klāt uzreiz. Un tad ļoti ātri. Vienkārši par to ir vērts padomāt, jo mēs zinām, ja jāsteigā 2-3 stundas, tad uz vienu sāni jau tas ierocis sāk jau tā kā padarīt to pasākumu neērtu. Ruksīts mežā, ne? Smuki vakar pagājām. Mums vakar pievienojās mans dēls. Un baigi labi noderēja, un šo te uzvilkt augšā bija, godīgi sakot, diezgan pamocījāmies. Te būtu jādomā kaut kāda viņšu sistēma, jo nemaz nebija tik viegli četratā to visu izdarīt. Bet dzīvnieks forši nodzisis, ne? Riktīgi nodzisis. Un šitā viņš var glabāties 5-6 dienas 0 grādos mierīgi. Kā? Mūsu plāniņš mēs dalāmies komandās. Operatoru kungs Krišāna tevīm. Yes. Tu ies ezeram pa labo pusi un uz tiem purviņiem tur. Mēs mums ir atbildības sadalīts, kur katram ir savs vienam štoks, binoklis. Man tikai par šaušanu būs jādomā. Kāda taktika? Nu, mēs domājam, mēs ejam un medījam. Labs variants. Jā, bet idejiski mēs iesim diezgan paralēli. Ja mums ir kaut kāda kustība uz otra pusi aiziet, padodam ziņu. Ejot tāpatās, mēs uzvākam kaut ko bišķiņu oranžu klāt. Atceramies, ka ģērbimies plikāk nekā tagad gribētu saģērbties. Tāpēc forši, ka ir kāda mugursoma līdzi, kur var novilkt, uzvilkt. Un silto jaku vienmēr līdz vajag. Un zini, ko vēl? No. Piedomājam, kurā vietā tieši ģeogrāfiski mēs šaujam. Jo tur ir pāris vietiņas, kur skaidra lieta, jā. Mans telefons būs izslēgts vai ārpus uztveršanas zonas. Jā, no kurienes neviens neko negrib nest ārā. Tur ir puru maliņas tādas, kur ir jāpadomā, kur tad to šāvienu darīt. Ja tur sanāks tā, ka mēs arī principā tā kā varam netīši padzīt viens uz otru. Un, ja ir kaut kāda kustība, padodam ziņu. Jā. Mums tevīm pēdas kaut vai aiziet. Jā. Šodien garām, riktīgi garām. Operātor kungs, lai labākie kadri. Kur ir pavisam svaigas šī rīta briežu pēdas. Naktī sniga, līdz ar to ir pilnībā skaidrs. Ir arī vakardienas aļņa pēda. Tas viss jau pirmajos 45 metros. Tā kā te kaut kam ir jābūt. Gājām pa svaigajām briežu pēdām, kur esam iekāpuši. Labi var redzēt guļvietas. Tikko ir pacēlušies. Pat smaržo, pēc briežiem vēl. Attiecīgi, kur ir viena guļvieta, otra guļvieta, trešā guļvieta. Govis teļi. Apmēram virzienā uz Jānu un Artūru. Tā kā jāgaida varbūt, būs paukšķis. Perfekti laikapstākļi. Perfekti. Tas, ka ir 0 grādi, nevis mīnusiņš, mums dod ļoti klusu iešanu. Jo vakarā, kad bija -6 un mēs gājām cūkām klāt, tad drausmīgi viss šausmīgi grabēja, krakšķēja. Tagad ir perfekti, var klusi paiet. Jā, mums vajadzētu tikt prom no upes. Tikai nevar atrast, pa kurien visur ir mīksts. Tik mīksts, ka grimst pārāk iekšā. Jāpamēģina tikt ārā. Tiek labs piemērs. Gribēju parādīt. Daudzas jaunās priedītes tiek aizsargāts. Lūk, ar šādiem te aizsargu līdzekļiem. Jo tagad ziemā Alnim viena no pamatbāzēm ir priedīte. Un sevišķi govs ejot ar teļu, viņai ļoti patīk šādas priedītes nolaust, lai tiktu klāt pie galotnēm, pie garšīgākās daļas. Kur tur varam redzēt vēl vienu priedīti nolaust. Un kur tur tālāk aizsardzība redzama. Tāpēc mūsu uzdevums, kā teikt, medniekiem ir šo te dzīvnieku skaitu regulēt. Sevišķi uz almas attiecās un turēt to populāciju, kā teikt, veselīgā, bet normālā blīvumā.
Tāpēc mēs turpinām iet pa svaigo briežu taku. Pagaidām taktika laba, kas šajā pieiešanā, svarīgs ir vējš vienmēr. Mums ir tāda ceturdaļa no priekšas, purviņš ir mums pa kreisi. Faktiski arī dzīvnieka taka, svaigās pēdas briežu tieši iet gar šo te robežšķirtni. Neviens negrib pa puru ložņāt pārāk. Lūk, tāda mums taktika. Turpinām iet. Briežu pēdas. Daudz, 5, 6, 7 gabali. Svaigs. Tagad iesim pa tām pēdām. Te jau ir forša klusiešana. Te jau var cerēt kaut kam arī pielīst klāt. Ahoj! Solis vairāk nav tik raids, kā aizejot no šejienes. Nav arī tik sauss vairāk. Es redzu, tev bija laba pastaiga. Jā, mēs labi ierāvām Čupižņikā. Tā kā pa slapjo? Tā kā iekrīt un tu aplīt tādu lielu dubļu. Bumbu apkārt, izslapš. Jā, mēs ar tūpu pienācām tajā vietiņai. Bet, kādi secinājumi, novērojumi, aļņu kustība? Aļņu maz, pēdas bija, bet briežu bija ļoti daudz. Tā kā visur. Principā pāri 2-3 minūtes jaunas briežu pēdas kaut kur parādās. Daudz smuki, tādi 5-6 bariņi. Jā, un kustība bija tagad pa dienas tādu sākumu, rīt pēda. Jā, a jums? Arī līdzīgi briežu. Alni īstenībā nevienu neuzgājām tādu foršu. Jā. Mums bija sākumā viens svaigs alnīts. Bet, Klojas, Arvīts līmenī ir, ne? Arvīts ir līmenī. Mākslīgo sniegu bišķi viņa deva filmēšanai. Jā, viņš kaut kur prot viņu atrast. Patīkam, jā, kad aiziet mazliet. Tagad malkas ātrais bebru lamats ir paspējam un galvenais ir boršķis. Tagad mums ir daudz boršķi jāuzvār. Būs slavenais Jāņa boršķis? Jā. Labi. Mednieku kempa viena no obligātām sastāvdaļām ir sagādāt malku. Un šādi te savus stāvoši koki mazajā diametrā līdz 15 centimetriem ir pilnīgi ok, ko paņemt. Šajos laikos arī, kad ir lietus sniegs piesāls, tad jāņem tikai šie uz kājas stāvošie, tie, kas jau zemē noguluši, liekas, ka viņi sausi, kā šitais, bet viņi reāli būs piesūkušies pilni ar mitrumu. Sevis jāatstāj nākamajiem arī, vai ne? Nav līdz mums ziemas gāzes, plītiņai, bet benzīna deglis strādā vienmēr visos laikos. Un viņam ir dažādas dīzes, kuras var nomainīt. Attiecīgi šis gals liekās gan uz tā balona, gan uz šī te benzīna pudeles. Tad var benzīnu, var gāzi, var petroliju. Kerozīnu, dīzeli, gāzi, visu. Nomaini tikai dīzīti un malcu. Šitai meža zupai ir daži obligāti ingredienti. Tātad boršķis ir veikalā nopērkams buņģās, un tas ir tāds pamatiņš. Bet tad ir vārīti kartupeļi, vārīti burkāni, obligāti adžika, garšvielas pēc gaumes, un mūsu stilā ir mūsu drauga sarkanie pipariņi. Bet ar viņiem nedrīkst pāršaut pa traku. Es 2 pielikšu. Un, protams, medījuma konzervs. Medījuma konzervs, viņš tagad sildās uz pānas jau tur top gatavāks. Un te ir jānoķer moments, kurā brīdī kartupels ir gandrīz izvārījies. Un tad mēs pieliekam klāt zupu, garšvielas. Un tagad ir principā jāpaceļ burbulīts, jāpievieno konzervs un ēdiens būs gatavs. Un uz šitāds foršs katliņš apsties
Nu, viņš kalpos mums vakariņām, un es domāju arī brokastīs kāds mierīgi paēdīs. Un tagad mēs pie uguns, kur piesēdīsim, pateiksim paldies medību dievietē, pača mammai. Zupiņa bišķiņ tā kā nogatavosies. Es tur pieliku klāt pāris tādas labas lietas, tad būs pārsteigums. Jā, un tad ķersimies pie vakariņām. Ruks būs labi nodzis. Šitā ir laba metode. Šādos laikapstākļos mierīgi uzglabāt dzīvnieku. Un tad atgādinām, ka meža cūku nedrīkst vest projām no medību platībām, kamēr nav saņemts atpakaļ analīžu rezultāti. Tāpēc tagad mēs šo skaistu aizvedīsim, iekarināsim Dzasētavā. Dzasētavā? Jā, blakus kaut kam. Branks, ne? Nu, beidzot ir notikums liels arī mūsu videotehnikai. Ir sasvīdus iekšējā lēca, un mēs visi esam mazliet mākonī. Nu, bet kura diena jau tehnikas? 4. diena pirmo reizi kamera ieraudzīja siltu mašīnu. Jā. Nu, jā. Tagad uzkārsim cūciņu. Un te ir mūsu Krišāna vakardienas medību turnīšu piedzīvojuma vakarā. Diana mums bija divreiz labvēlīgi. Divreiz labvēlīgi. Mēs komplektējam klāt šo skaisto sivantiņu. Pie vēl 2 briežiem. Tā kā mūsu piedzīvojumi mežā vēl turpinās, bet par to droši vien vairāk nākamajā uz meža taks raidījumā, ko mēs novēlam čaļiem sezonu pašā spilgtākajā sākumā, var teikt. Jā. Ziema. Tagad īstais laiciņš sākas, sniedziņš pēdas. Un mums ir atlikušas pāris dienas vēl decembrī. Mēs laižam Alni paskatīt. Alni pameklēt vēl. Čau garām. Čau!